Nu tā, divnieku pakāpju summa, ar ko tā ir vienāda. Iespējams, ka mēs to varam iegūt arī caur ģeometriskās progresijas formulām, bet nu, pieņemsim, ka es tās esmu aizmirsis. Tātad pirmajā gadījumā mums ir 1, otrajā gadījumā ir vienkārši 1 plus 2, tātad 3. Trešajā gadījumā ir 1 plus 2 kvadrātā, tad 4, tad sanāk 7. Tad ir 1 plus 2 plus 4. Tad nākamais būtu 2 trešajā. Tas būtu 8. Sanāk 15. Un iespējams, ka jūs varbūt vēl nezināt, kas būs. Ja? Bet, ja tā uzmanīgi paskatās, šis ir tā kā divnieks, mīnus 1. Šis ir 4 mīnus 1, tas ir 8 mīnus 1, tas ir 16 mīnus 1. Un tas ir lielais pavadiens, kam te jābūt. Tas ir tā kā 2 n pakāpē, mīnus 1. To var iegūt arī pēc ģeometriskās progresijas formulas. Ģeometriskajā progresijā mums ir šāda formula. Mēs rakstam P1, ar mūsu pirmais loceklis ir 1. Kvocients, ar ko tiek pareizināts, ir 2, tātad 2 n mīnus 1. Dalīts ar kvocients mīnus 1, tas ir 2 mīnus 1, un tas ir 1. Un tad mums arī sanāk 2 n mīnus 1. Lūk tā. Es gan mēģināšu pat ambiciozi sakārtot visu vienā pusē. Mēs sākam ar indukcijas bāzi, lai pamatotu, ka šī mums tiešām ir taisnība. Tāda indukcijas bāze. Mēs jau esam aplūkojuši, ka vienādojums ir patiess pie n, tad tas ir 1, 2, 3, 4. Tad ir induktīvais pieņēmums. Eksistē gadījums kā, naturāls skaitlis kā, tā ka 1 plus 2 plus un tā tālāk, 2 pakāpē k mīnus 1 ir vienāds ar 2 k tajā mīnus 1. Nu tad induktīvā pāreja. Pie n ir k plus 1. Labās puses izteiksme tad būtu 2k plus 1 mīnus 1. Kreisās puses izteiksme. Iegūt jaunu saskaitāmo 2k tajā. Un atkal gluži vienkārši mēs ņemam iepriekšējo summu, kur sanāca vienāda ar 2k tajā mīnus 1, un liekam klāt 2k tajā. Tad mums ir divas reizes 2k tajā mīnus 1. Bet pēc pakāpju īpašības es te varu pielikt pakāpi 1, man sanāk ir 2k plus 1 mīnus 1. Tik vienkārši laikam sen mums nebija gadījies, vajag tikai nedaudz atjautības, bet esam pamatojuši, ka ir vienādi. Un secinājums. Tā kā vienādība ir spēkā gan pie n ir 1, gan katram nākamajam n, tā ir spēkā visiem naturālajiem skaitļiem n. Lūk tā, tā mēs esam tikuši galā ar šādu piemēru.